Tas ir daļslidotājs vietējais Daugavpilietis Denis Vasiljevs. Sveiks, Denis! Labdien! Kā tad ir jaunatnes ziemas olimpiāda aizvadīta, arī pārējie lielie starti ir aiz muguras. Ko tu tagad vasarā dari? Tev ir laiks izbaudīt vasaru, vai tu arī trenējies aktīvi? Nē, es tikko atlidoju no Francijas, kur man bija treniņi, un jau gatavojos nākamam lidojumam Krievijas Sočos, lai turpināt treniņus un gatavoties nākamajai sezonai. Tev izdevās Daugavpilietim tikt pie olimpiskā čempiona trenera, un tu teici, ka tu ļoti daudz arī Parīzē trenējies. Tātad tu esi daļēji savu iespēju izmantojis, tevi ir ievērojuši. Es jau trenējos ar daudziem treneriem, un kā ir nedaudz ļoti labi treneri, kuri iespēja iemācīties daudz apgriezienu lecienus, piemēram, kāpēc mēs izvēlējāmies, kāpēc mēs atradām Aleksiju Romanovu, tāpēc, ka man bija nepieciešami iemācīties slēgt 3,5 apgriezienu lecienu, kurš ir ļoti nepieciešams, lai turpinātu daļslidošanas karjeru un iemācīties 4 apgriezienu, tāpēc mēs centījāmies atrast, un viņš bija tikai vienīgais, kuram iepatikās ar mani strādāt, jo es neesmu krievietis, un tāpēc ar krieviem mēs atradām viņu, lai iemācīties vairāk un labāk slidot, un kā viņam ir ļoti liels aiz muguras ļoti daudz sacensību, tāpēc arī es mācos labi un mācos labi sacensties un Man liekas, ka tu mācies arī runāt latvisku un dari to, un es atceros, manas piltā atmiņā palika tava intervija, kad tu atgriezies no jaunatnes olimpiādas un teici, es parādīšu, ko latvietis var, es izcīnīšu medaļas, es gribu būt olimpiskais čempions. Kas tev dod šo enerģiju? Man ļoti patīk daļslidošana. Tas ir kaut kas, bez kā es tagad nevaru dzīvot. Un tāpēc man vienmēr gribas turpināt, un es vienmēr gribu iet tālāk. Jo daļslidošana tas ir ļoti interesants un sarežģīts sporta veids. Un man īpaši viņš patīk. Man ļoti patīk redzēt manu priecīgu mammu, kad es kaut ko uzvaru un kad man iznāk. Man ļoti gribas davinot to pozitīvo enerģiju, un lai visiem patika, kā es slidoju, lai visi daļslidošana, tas ir nav tikai vienīgas sports, tas ir arī un māksla, deja uz ledus. Tas viss ir sarežģīts un dod ļoti daudz enerģijas, tāpēc, ka tas ir arī ļoti bīstams sporta veids, un es esmu kā ļoti enerģiskais puika, ka man ļoti patīk adrenalīns, tāpēc tas vēl vairāk vilna man to apgūt un darīt. Enerģisks puika, kam patīk adrenalīns. Ļoti labi sev noraksturoja Denis. Denis daudzos sporta veidos ir iezīmējusies tā problemātika, ka ir ļoti grūti pāriet no junioru vecuma uz pieaugušo vecumu kategoriju. Kā ir daļslidošanā? Tu jau tev ir gan pieaugušo sacensību pieredze, gan arī junioros startē aktīvi. Cik tas daļslidošanā ir problemātiski, sarežģīti? Kā tas vispār notiek? Manuprāt, sportā var pateikt, ka 2 kategorijas. Viena kategorija ir, kad tu nodarbojies, lai tev tikai patiktu, un otrā kategorija, kad tu centies nodarboties, strādāt kā jau liels sportists, un tavs mērķis ir jau uzvarēt lielas balvas par savu pilsētu, valsts, un kad tu prezentē to. Un es pārus gadus jau, kad iekļuvu otrajā kategorijā, vissarežģītākā, un tur jau mēs sākam domāt citādi. Tas nav vairs tāds kā spēle, kad tu ej tikai, lai tev iepatiktos un viss. Tad tas ļoti sarežģīti pāriet uz to, jo ir pirmkārt ir, lai galvā izmainītos tās uzskats uz to. Un
īpaši man tas izdevās ļoti viegli, par ko es esmu ļoti priecīgs, jo es jau, kad biju vēl mazāks, jau domāju par to un gribēju iet tālāk un augstāk un turpinu ar to nodarboties. Mēs esam pārliecināti, ka tev izdosies uzkāpt Olimpiskajās spēlēs uz augstākā pakāpiena. Kad tas būs, tas ir tikai laika jautājums, tu esi apņēmības pilns. Saki, kas ir tavs vēlējums Rio olimpiešiem? Vai tev ir kāds, kam tu īpaši sūti? Es gribēju viņam novēlēt pirmkārt, lai viņi izbaudītu visu to olimpisko lielumu un to olimpisko enerģiju, lai viņiem viss patiktos un arī ir nepieciešams uzvarēt, ieņemt vairākas balvas, prezentēt ļoti labi un skaisti mūsu Latviju, lai visi zināja, ka ir tā valsts un ir ļoti labi sportisti tur un es vēlu viņam visu labāko, lai viņam viss izdotos un viņi visi atgrieztos mājās ar lielu smailu. Jā, smailu. Es atļauju man minēt, bet es teikšu, ka tu pastiprināt jutīs līdz tieši savai pilsētas kompanionai šeit Daugavpilī Anastasijai Grigorjevai. Varu lūdzu atkārtot jautājumu un nodiet lūdzu. Es pieņemu no visiem olimpiešiem, kuri būs Latvijas izlases delegācijā, tu visvairāk jutīs līdz tieši Anastasijai Grigorjevai, jo viņa arī ir Daugavpilieti. Jā. Es īpaši gribu, lai viņa uzvarētu, viņa izdotas visu, kā viņa jau bija Eiropas čempione. Un es gribu, lai viņa tagad būtu olimpiskā čempione. Tas būs ļoti liels solis uz augšu un Daugavpils mērogā un visā Latvijas mērogā. Un tāpēc es vēl viņai visu veiksmi un lai viņi viss izdotos un viņa visus uzvarēja. Anastasija savus asaras jau Londonā izraudāja un vēlam, lai Rio būtu viņai tiešām augstākais pakāpiens un tev sasniegt savus mērķus. Paldies, Denis! Liels paldies! Uz redzēšanos! Mēs turpinām Latvijas Rādio 1 sadarbībā ar Elektrumu piespēli no Daugavpils un, kā jau teicu, turpinām Olimpisko spēļu atjaunošanas ideju, kā teica savu